Lotājs. Absolventi. Sagaidīsim viņus. Domāsim labas domas par savu zemi, par savu tautu, valsti un vienosimies kopīgā lūgšanā Latvijas valsts himna. Paldies! Un vārds apsveikumu skolas direktorei Daigai Pugai. Labdien! Labdien, absolventi, vecāki, vecvecāki, draugi un kolēģi! Šodien ik pa laikam ārā līst pavasarīgs, vasarīgs, ražāns lietus, kurš kādu laiku mūs bija pasargājis no šī mitruma, bet tā kā ārā ir ražāns lietus, mūsu skolā arī šodien ir ražāns lietus. Mūsu skolā šogad visus absolventus skaitot kopā, gan 12. gan 9. mums ir ļoti ražīgs gads, jo 12 skolnieki saņem zelta un atzinības balvas. Un 5 no tiem 12. klasē. Šāds lietus mums vēl nav bijis. Un tieši tāpēc
jaunieši, jūs atskatāties uz 12 gadu paveikto darbu. Tas nav nemaz, nedaudz, bet tas ir pamats nākotnē. Šo nākotni ir veidojuši jūs paši jaunieši ar savu darbu, vecāku atbalstu un skolotāju pacietību. Jums visiem kopā un ikvienam atsevišķi es saku lielu paldies par to, ko jūs esat šajā laikā darījuši. Un tagad jums jaunieši, kuriem visa nākotne priekšā un kuri grib lidot. Katrs cilvēks savā dzīvē vēlas lidot. Lidot ar lidmašīnām, planīriem vai gaisa baloniem. Bet ik vienam no mums un ik viens no mums ir lidojis domās. Un domu lidojums ir visaugstākais, visskaistākais un ar vislielākām cerībām piepildītais. Katram no mums lidojums sanāk savādāks. Citam izdodas aizlidot, citam tikai strauji uzlidot. Savukārt citam tikai palidot vai pielidot pie sava mērķa vai sapņa. Cits savas domas lidojumu sapni realizē, bet citam tas paliek tikai par sapni. Cits lidojot vēro apkārt notiekošo, bet cits redz tikai lidojumu procesu. Mans vēlējums jums: lidojiet ar mīlestību sirdī, ar labestību pret līdzcilvēkiem, ar viedumu dvēselē, tad jums izdosies lidojums visas dzīves garumā, kurā jūs realizēsiet savus sapņus. Lai lidojums! Paldies! Vārds Sandals novada domas priekšsēdētājam Normundam Štafertam. Cienītie absolventi, vecāki, skolotāji, skolas vadība. Sveicu jūs šajos skaistajos svētkos, un man viņi ir īpaši, dubult svētki. Man kā pašvaldības vadītājam, gan arī kā vecākam. Gribu šodien teikt paldies, paldies skolai, paldies skolotājiem par to darbu, ko jūs darat, paldies vecākiem par atbalstu, un tas ir mūsu kopīgs darbs, ieguldījums nākotnē, mūsu skaistie jaunieši. Un jaunieši jums. Eduards Homiss ir teicis: nav svarīga vieta, kurā tu esi, bet svarīgs ir virziens, uz kuru mēs ejam. Es novēlu jums nākošajā dzīves posmā izvēlēties pareizo virzienu, lai jūs sasniegtu savu mērķi, savus sapņus, lai mums jauki šie svētki. Un šie ziedi, protams, skolotājai, skolas vadībai un manai sievai. Un tagad došu vārdu pašiem 12. Lūdzu. Man uznāca tāds dīvains skumjas. Ja atkal kāds posms mūsu dzīvē ir noslēdzies, kur vedīs tālāk mūsu ceļš? Laiks ir kas tāds, ko cilvēks nespēja neietekmēt, ne mainīt. Lai arī ko cilvēks darītu, laiks plūst uz priekšu. Ir 3 laiki – pagātne, tagadne un nākotne, kur ir ļoti saistīti. Ir laiks atkal sākt aktīvi darboties, mainīt, veidot un izbaudīt sasniegto. Viss aug, viss tiecas uz augšu. Viss aug, viss tiecas uz augšu. Lielie koki augstu paceļ savas galotnes. Mazā zālīte ir laimīga, ja viņa var izbāzt galviņu blakus citām māsām un pasildīties saulītē. Ak, vienu gabaliņu, kaut tikai vienu gabaliņu debesu, ik katrs sev vēlas iegūt.
kas nomierinātu. Vienkāršās lietās, kad spējam tajā sastīt brīdumu, kad saprotam, ko otrs jūt, kad spējam sadzirdēt, ko otrs saka. Tā ir ģimene. Ģimene, kas mani vada visos grūtos brīžos, allaž un vienmēr, kā dienas man kā gulbi skrien. Rokas šīs joprojām glāsta man tā, kā solīja pašā pirmajā. Ģimene, tāpat kā sirsniņa, kas kā mūsu motoriņš mums krūtī dūts un ilgojas pēc māmiņas un tēta pieskāriem. Ģimene, neaizmirstiet, mums ir tikai viena. Ap mums ir īpaši cilvēki, kas mums palīdzējuši, atbalstījuši un spēlējuši lielu lomu mūsu dzīvē. Mēs sakām viņiem paldies. Paldies par atbalstu, uzmundrinājumu, mīlestību un par to, ka viņi ir mums blakus. Paldies jums par visu doto, par prieku, sāpju apskaidroto. Paldies, jo kamēr mūsu gaitām būsit klāt, mēs nekļūsim par neauglīgu vēju, bet izbraduši dziļus sniegputeņus, no jauna domāsim par pavasara sēju. Veltīt mammai. Tātad te vietā, kur visu vada nauda, šeit vietā, kur cenoties pēc tās vada kaujas, ir palikusi vieta manā sirdī mīlestībai, ko dāvāt tu man, kā sapnis īstenībai. Vārds, ja katrs tevis pauzes, lai materiālai pasaulē ieslēgties uz pauzi. Glāzes pie vajag tavu plausu, lai sajust mīlestības siltu kaut ārā lauskas. Nav ārpus pasaules, kas paskaidro to, mīlestība bez nosacījuma dāvā to, bez cenas tā nav vērtības, lai izmērītu, tev vienības ir visvairāk, lai aprakstītu. Viss kosmos nav tik plaši kā tavs sirds, es dievinu tos mirs, kad no laimes asars pirst, žēl, kad nesanāk tik bieži dāvāt vēl tos man, bet zini, esi mīļa mamma, un es tevi mīlu. Silver balstāk, mēs siltums tavās plaukstās, manis tevi mīlu, šī dziesma ir tev, pēc mazākies, kā veltīt tev. Katrā vārdā silver balstāk, mēs siltums tavās plaukstās, manis tevi mīlu, šī dziesma ir tev, pēc mazākies, kā veltīt tev. Paldies par siltumu, bet piedod par tām raizēm, paldies par mīļumu, par visu, ko tais raizēm, tev atkal lūdzu piedod, nav cilvēki, kas ziedot, sev kā to dara mamma savu laimi liekot,
savu laimi liekat uz spēles un mūžu ziedot, tikai lai mēs nejust slāpes sausuma brīžos, lai būtu pēduši, pat tad, kad nebija ko atļaut izēkāt mīlestību un ēdienu pabarot. Atceros, kā bērns griezos pie Dieva lūgsnā, bija vakars, vēsa ceļos pie gultas uz lūgums pēc brīnuma, bez šā palicis vīlos. Tagad es sapratu, ka es brīnums pēc kā lūgtos arī tēts pie sāniem, spēks nekad nežēlot, lai mums būtu labi un es jūs abrīnoju. Pierādījums uz krūtīm, jūs mans saktas, mans asins būtībā, jūs mīlestības atmiņas. Četrādā zilvē balstā, glāzi siltums tavās plaukstās, manis tevi mīlu, šī dziesma ir tev, tāds mazākais, kā veltīt tev. Katrā vārdā zilvē balstā, glāzi siltums tavās plaukstās, manis tevi mīlu, šī dziesma ir tev, tāds mazākais, kā veltīt tev. Pavisam maz ar brāļiem, pidžamās pēc vannas, skrējām uz gultu, siltumā zem saigas. Nepacietībā gaidījām, kad mamma nāks lasīt tikko, kad pasaka, kaut nobrūs, bet ar mīlestību un siltumu lasību. Tava balss un pasaka, kā silta apskāja mūs iejāja saldām iekām. Mamma, paldies par tā mīļumu. Sasniedzam savus mērķus. Sīksta neatlaidība un gribas spēks vainago darbu. Skola ir mūsu otrās mājas, te galvā mums zināšanas krājas, un skolotāja mūs audzina gandrīz kā katra māmiņa. Skolotāji cenšas mums sniegt to, ko paši uzskata par nepieciešamāko. Viņi ved mūs pa to taku, kur redzam uz dzīves skatu. Skolotājiem paldies par to, kas sniedza mums visu gaišāko. Paldies par sirds siltumu un vislielāko izpalīdzību. Kādreiz gadās pagūt lidojumā, un ja silumi un rūces vairāk negricīgi. Diena saulainā šķiet milzīgs pārdums, vieglāk pēc tev pāri, laikā vērties debesīs. Tās ir šaucis kārtībā, kad gaidi šāvienu, ja nebūs tas uzdulcis tavā mugurā. Un tu jādesi pamodies, un tevi atkal kaut kas triecē pāri jau spriegumā līnijā. Sauc dalīgā, kāpēc tev pazūd tava pasaule, ka blakus tev mēs arī dzīvojam. Sauc dalīgā, kāpēc tev pazūd tava pasaule, ka blakus tev mēs arī dzīvojam. Skrējiens izbeidzies, tu jūti sevi vēl, grūtīs iestāties, sāks valgi spēlēt, mīļu nolieks. Nekustība
un manis kļuvis ir tavs mies, mēnās vārīties aiz sicīliešu asinis. Tikai straumi tevi vāks, un vienalga, kur tāms stāsies vai ielē vai debesīs. Bet nu kāds to atturēs, un trakā lidojumā mēģi brīdī pēdējās mēs izmainīt. Savstāvīgā, kāpēc tev pazūd tava pasaule, ja vakums tev mēs arī dzīvojam. Savstāvīgā, kāpēc tev pazūd tava pasaule, ja vakums tev mēs arī dzīvojam. Savstāvīgā, kāpēc tev pazūd tava pasaule, ja vakums tev mēs arī dzīvojam. Savstāvīgā, kāpēc tev pazūd tava pasaule, ja vakums tev mēs arī dzīvojam. Savstāvīgā, kāpēc tev pazūd tava pasaule, ja vakums tev mēs arī dzīvojam. Lai viss, ar ko mēs dzīvojam skolā, nepazūd, nepāriet kā rudens migla, lai sirdī paliek šī vieta, kur mēs bijām kopā gan priekos, gan bēdās, kur ir mūsu jūtas, pārdzīvojumi, darbi un arī nedarbi. Mēs novēlam nezaudēt skolai savu mājas un siltumu sajūtu, turpināt skolas tradīcijas un saglabāt skolas vērtības. Un tagad vārds apsveikumam direktors vietniecei mācību darbā Mārai Grīsonai. Šajā svētku dienā gribu sveikt absolventus, vecākus un skolotājus, ka mums kopā ir izdevies 12 gados sastrādāties, un pierādījums ir tam, ka uz skatuves sēž visi 12. klases jaunieši, kam tur bija jābūt. Šī diena reizē ir gan skumīga, gan priecīga. Skumīga tāpēc, ka 12. pamet skolu, pamet varbūt skandalu, pamet ierasto dzīves ritmu, bet priecīga tāpēc, ka jums vislabākais vēl ir priekšā. Un man gribas novēlēt katram no jums, lai vienmēr pasaulē ir kaut kas, ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt, kāda vieta, kur vēlies nokļūt, un cilvēks, kuru gribi satikt, lai jums viss izdodas. Un skola grib izteikt pateicību par 12 gados kopā būšanu, par darbiem, ko jūs esat
veikuši skolā, par labajiem darbiem. Un, protams, viens no galvenajiem darbiem skolniekiem ir mācīties. Un kā pirmo aicināšu skolēns ar ļoti labiem mācību rezultātiem. Un kā direktore jau teica, tad šajā gadā mums ir 5 ozoli, 2 zelta un 3 sudrabi. Un atgādināšu vēl, ka zelta ozols skolēns saņem tad, ja vidējā atzīme ir 8,5 un augstāk, bet sudraba ozols, ka gada vidējās atzīmes ir no 8 līdz 8,5. Un kā pirmo es aicināšu Rudolfu Kunkelbergu, kuram ir visaugstākās gada atzīmes. Un aicinu arī vecākus. Un kamēr vecāki nāk, es gribu palielīties un izstāstīt par Rudolfu labas lietas. Viņš ir piedalījies ļoti daudzās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šajā gadā ir piedalījies arī valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē ar labiem panākumiem. Un saņem ne tikai atzinību un zelta ozolu, bet papildus mācību darbam ir vēl apguvis uzņēmējdarbības pamatus, un līdz ar to saņem Latvijas menedžmenta un uzņēmējdarbības apliecību par šīs programmas apgūšanu. Un skola tiešām saka lielu paldies vecākiem par atbalstu dēlu skološanā un audzināšanā, bet dēls ir vienīgais mūsu novadā šogad izpelnījies Māra Kučinska atzinību no Latvijas Republikas ministru prezidenta par īpaši labām sekmēm, jo Rudolfam nav neviena septiņnieka, viss tikai 8, 9 un 10. Tātad sveicam. Un tagad lūdzu apsveicējus. Lai no kādām tālēm nācis, liekas tikko elpot sācis. Un zelta atzinību saņem Danuta Eva Bife. Lūdzu. Danuta arī iegūst godāvotas vietas daudzās novada olimpiādēs, aktīvi darbojusies skolas parlamentā. Lūdzu arī Danutas mammu. Skola izsaka pateicību Danutas Evas Bites mammai par atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Paldies! Lūdzu apsveicējus. Saņem Linda Matiļeviča. Arī Linda iegūst daudz godāvotas vietas mācību olimpiādēs un šogad aizstāvēja skolas godu balvas latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Lūdzu Lindas mammu. Skola izsaka arī pateicību Lindas Matiļevičas mammai par atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Un tagad apsveicēji.
sudraba atzinību saņem Laura Kristīna Melne. Arī Laura ir aizstāvējusi skolas godu daudzās mācību priekšmetu olimpiādēs ar labiem rezultātiem. Lūdzu, Lauras vecāks. Skola izsaka pateicību Lauras Kristīnas Melnes vecākiem par atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Lūdzu, apsveicējus. Atzinību saņem Ieva Krūzmane. Arī Ieva ar labiem rezultātiem piedalīsies dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un ļoti aktīvi darbojusies skolas parlamentā. Lūdzu, Ievas mammu. Skola izsaka pateicību Ievas Krūzmanas mammai par atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Un apsveicēji. It's not the time or the place for a broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. Un tālāk es absolventus saukšu par divi. Un kā nākošo aicinu Gitu Agapovu un Agni Kotānu. Un par Agnies vēl gribu teikt, ka viņš ir aktīvi piedalījies skolas sporta dzīvē. Un lūdzu apsveicējus. Aicinu Dāvi Bērsonu un Samantu Budu. Un Dāvis ir daudzās sacensībās aizstāvējis skolu sporta sacensībās. Lūdzu, apsveicēt. I'm still reaching for the sun, 'cause my best is yet to come. I've been rich and I've been poor, had the houses, lost them all, but my father told me, son, your best is yet to come. Aicinu Lilitu Dronku un Arvi Štofertu. Par Arvi gribu teikt, ka viņš ir ļoti aktīvs sportists, un arī Arvis šodien saņem apliecību par uzņēmējdarbības pamatu apgūšanu. Lūdzu, apsveicējus. Black Star Mafia. Okay. Всегда играю соло, на критику мне пофиг, я свеж горячий молот. Aicinu Anniju Dukāti un Katrīnu Začestu. Abas absolvents papildus saņem arī apliecību par uzņēmēju darbības pamatu apgūšanu. Aicinu apsveicējus. Maisiņa rozīs, cukuriņa dozīs, nerīkos nezirgīs, kāmu pušu sirgīs. Tikai tev mans mīļais, maidu augam bērnam, mēs. Nekā Latvijas grūzi, bijis ir par labu, manu ķirmu dabu.
Dzeni un Raimundu Bražūnu. Arī Irma ir ar labiem panākumiem startējis dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un arī saņem apliecību par uzņēmējas darbības pamatu apgūšanu. Apsveicēji! Aicinu Keriju Fedorenko un Robertu Lepsi. Kerija ļoti aktīvi darbojusies skolas parlamentā, un abi absolventi saņem arī apliecību par uzņēmējdarbības pamatu apgūšanu. Lūdzu, apsveicējs! Aicinu Krišu Agri Haferbergu un Aneti Prodnieci. Par Krišu varu teikt, ka viņš ir aktīvs, piedalījies dažādās sacensībās sporta, vārdu sakot, aizstāvējis skolas sporta godu. Lūdzu, apsveicējs! Aicinu Līgu Švarcu un Nauri Trukņēviču. Abi absolventi ar labiem rezultātiem startējuši novada olimpiādēs, un īpaši gribu uzteikt Nauri, jo viņš šogad piedalījās valsts ģeogrāfijas olimpiādē. Līga savukārt saņem uzņēmējdarbības pamatu apliecību. Lūdzu, apsveicējs! Aicinu Santiju Zupāni un Robertu Rozentālu. Santija ir ieguvusi godātas vietas novada mācību priekšmetu olimpiādēs, savukārt Roberts ir aizstāvējis skolas godu sporta sacensībās. Lūdzu, apsveicējs! Was the knight in shining armor in your movie? Put your lips. Visbeidzot aicinu Elvi Freimani. Elvis ir ar labiem panākumiem startējis novada olimpiādēs un ir aktīvi piedalījies skolas sporta dzīvē. Lūdzu, apsveicējs! Visi mēs
esmu dzimis uz akmeņiem, un tā tas notiek katru ziemu. Tie jācelda, tiem jāpalīdz, tie visi kā bērni jāņem līdz. Dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņi dvēseles. Es ceru klases biedriem un arī pārējiem kolēģiem. Es vēl gribu lielu paldies teikt jūsu klases audzinātājai, skolotājai Antrai. Mirkli grib paturēties, nevis projām un garām steigties. Mirkli grib uzziedēt, nevis tā vienkārši beigties. Mirkli grib ziedos plaukt un no zieda apvārkšņiem nekad neatteikties. Antriņa, sveicu tevi un saku lielu paldies par klases audzināšanu. Un tagad es došu vārdu jūsu klases audzinātājai Antrai. Nu labi, viņa teica, ka viņa nevar parunāt. Tad, lai viņa pasēž, tad runāja tad jūs. No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm, un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt. Kaut gan nav pieņemts teikt paldies par mīlestību, mēs galvas noliecam un sakam paldies jums. Antriņ, jūs mums vidusskolā bijāt mūsu mamma, pie kuras iet pasūdzēties, pajautāt vai vienkārši papļāpāt. Jūs gan slavējāt, kad bijām pelnījuši, gan piesolījāt iekaustīt, kad ziepes savārījām. Paldies jums! Mēs savus roku nospiedumus šeit jau esam atstājuši. Tagad jūsu kārta.
Tagad es mēģināšu runāt, kaut gan es teicu, ka es turēšos un neraudāšu, bet kaut kā nesanāca. Tā laiks skrien stipri ātrāk nekā mēs to vēlētos. Un kāds gudrais savulaiki teicis, ka dzīvē ir maz laika, lai kaut ko darītu vienkārši tāpat. Jo tāpat ir skaidrs, ka vienkārši tāpat nekas nenotiek. Nevaru pateikt, kur palicis laiks, 3 gadi aizlidojuši vēja spārniem. Skolas bezrūpīgais laiks nu ir beidzies, jau aiz muguras. Veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi, tas paliek katra paša ziņā. Bet es vēlos pateikt paldies par humoriņu, kas dziekstceļoja jūsos. Par pārsteigumu. Jūs var tālāk runāt? Vienu dienu nelīdzinājās citai. Kopā pavadītais laiks, bet brīnišķīgs ceļojums. Un lai jūs man nedaudz atcerētos, jums ir kastīte uz rokas. Jo es ceru, ka vismaz no rītiem jūs taču man lādēsiet un atcerēsieties. Un lai neviens no jums neapstātos pusceļā, bet nonāktu tur, kur bez jums nekādīgi nevar iztikt. Nebaidieties sapņot, lai izsapņotās stundas dzīvē kļūst īstas, par savu zvaigzni neaizmirstiet. Noplūciet no atmiņām par skolu to skaistākos sapņus un ieceres. Kā mazus ziediņus ņemiet tos turpmāk sev līdzi. Nevilcinieties un piepildiet tos. Un atcerieties, ka ir 3 lietas, kas nekad neatgriežas. Vārds, iespēja un laiks. Netērējiet laiku velti, izvēlieties pareizos vārdus un nepalaidiet garām iespēju. Liels paldies skolotājiem! Jūsu devums ir neizmērojams. Jūs esat dalījušies sirds gudrībā, zināšanās. Paldies par pacietību, izturību un rūpēm, lai kopīgi mēs tiktu pie galamērķa. Tā līdzās jums vienmēr ir bijuši jūsu vecāki un vecvecāki. Jūs esat viņu lielākais balss un būsiet joprojām. Jo katru reizi, kad uzlūkosiet jau savus lielos bērnus, jūs aizvien redzēsiet to labo, ko esat devuši. Paldies par to, ka bijāt blakus, priekos un bēdās. Paldies, ka atbalstījāt. Un vēl tāds maziņš novēlējums jums. Varbūt vienkārši dzīvot šai mirklī, šai dienā, ļaujot gaismai un priekam, katrā ikdienā ienākt. Varbūt vienkārši mīlēt šai mirklī, šai dienā, dziļi izjūtot dzīvi tās pieskāriem. Paldies! Un es gribēju jautāt, varbūt zālē ir vēl kāds, kas kaut ko vēlās teikt 12. Šoreiz nav. Nu tad lūdzu jūsu dziesma. Šodien savādāk kā citās dienās savas klases durvis aizveram. Šodien kādu mēslu cieši sienam, visu mūžu sirdī vieta tam. Vēl mirkli esam kopā visi saulaini un cerību pilni. Vēl nezinām, ko pasaule mums nesīs, vēl nezinām, kas tajā sagaidīs. Pirmais solis, lai gūtu panākums, ir vēlēšanās tos sasniegt. No saules, no laimes, no prieka kaut daļiņu, bet katru dienu.
ceļā, kur viņš tagad ejam, mēs ceļamies. Pakaļ vakarējam ejam, es klausu gaismaini tagad ir. Un ceļā, kuru ejam, kur nav noslēpumiem galvā, tur dzīvi skatīt var no māla. Satiek jūru, tur milzu kalni liekas mazi. Jums katram sava dzīve, katram savs stāsts, katram sava zvaigzne, kas debesīs mirdz. Jums katram ir savs ceļš, un tas nav no svara, kāds tas būs. No svara ir tas, lai šis ceļš sakrīt ar jūsu mērķiem un sapņiem. Un kāds ir teicis, ka uz zemes ir tāda vieta, kur visi ceļi satiekas. Vai jūs zināt, kur būs jūsu? Teikšu paldies. Un no zāles vispirms iziet 12. klase ar klases audzinātāju, tad skolotāji, vecāki un pārējie viesi. Paldies jums par šo vakaru un lejā pie skolas ieejas fotografēšanās.